Sveicināti, darbie draugi! Nu ko, 6. challenge diena. Halleluja! Runāšu labāk uzreizām, jo pēc tam ir grūti parunāt. Gribu pateikt ļoti svarīgu, kā lai saka, un nozīmīgu lietu. Ka 50 gados ar Jēzu Kristu ir krietni labāk nekā 25 bez viņa. Halleluja! Un ja jūs gadījumā arī gribat kļūt par vislaimīgāko cilvēku, to var iedot tikai Jēzus. Ne nauda, nekas, ne attiecības, bet tikai Jēzus tev var padarīt par vislaimīgāko cilvēku. Un tu gribēsi visiem stāstīt, cik tu dzīve ar Jēzu forša. Un tāpēc, ja tu gribi ieaicināt Jēzu Kristu savā sirdī, vienkārši varam lūgt: mīļais Jēzu, piedod manus grēkus, es tev ticu, pats galvenais, kas ir. Es tev ticu, ka tu esi kungs un ķēniņš, un ka viss gods un slava pieder tev. Un ienāc manā sirdī. Es tevi lūdzu Jēzus vārdā. Āmen. Vai jau Dievs jau pieskārās man jau brīnišķīgi. Un arī runājot par to pievilkšanos, skatījos arī Mairim jau vakar bija 15. diena, šodien 16. Un tur jau bija tautieši, kas jau kritizēja, ka Mairis tur nepareizi velkās ar bišķiņu saliektām rokām. Tur ir tā paskatās, ja tā skatās, mēs tur neviens īpaši pareizi nevelkamies. Bet tam arī nav nekādas īpašās nozīmes tajā visā lietā. Jo pieņemsim, kad maz reizes pieņemsim līdz kaut kādām 15 reizēm, es parasti cenšos vilkties, spēka pievilkšanās. Spēka pievilkšanās, tu lēnītiņām velcies, neraustoties. Bet, kā aiziet jau pār 15, tā es vismaz jau sāku, pieraustīties. Un agrāk bija, kad es daudz reiz taisīju tās pievilkšanās, es laiku raustījos ar pierāvieniem. Un ko tie pierāvieni man deva, ko man nedeva spēka pievilkšanās. Ar tiem pierāvieniem es varēju iziet, augšā, iztaisīt izgājienus, jo es ar rāvieniem vilkos taisīju to sprādziena spēku, to uzrāviena spēku, un es varēju tikt augšā. Bet tā kā es agrāk taisīju tikai taisni, es nevarēju uziet augšā. Tā kā es sapratu, ka visiem pievilkšanām stiliem ir savi plusi. Tā kā, iesim uz 6. reizi. Halleluja! Viss gods un slava, protams, Jēzum Kristum, filmētāji man pat reizām nav. Neesmu es vēl pacēlies līdz tādam līmenim, bet jāgaida, viss priekšā. Noģērbjās arī, protams, bišķiņ pavēsis ir ārā. Tūlīt tauta neuztraucās. Viss ir kārtībā. Uzdevums izpildīts. Standartais pievilkšanās veids man ir vieglāk nekā atžgārnais. Atžgārnijā es vilkos, ka bija maziņš bērnībā. Tagad ilgi neesmu vilcies. Tas vilkšanās stils galīgi svešs. Tā kā čau tauta. Turpinam uzvarēt.